Labdien! Mēģināsim atbildēt uz jautājumu, kādas divas matricas var sareizināt. Šeit jāatcerās instrukciju vai gudro padomu, kuru mums izsaka matemātiķi. Sareizināt var tikai tādas divas matricas, no kurām otrās matricas rindu skaits ir vienāds ar pirmās matricas kolonnu skaitu. Apskatīsim dažus piemērus. Pirmais piemērs – A un B matricas. Vai var šīs matricas sareizināt? Skatām, cik rindas ir otrai matricai. 3. Skatām, cik kolonnas ir pirmai matricai. 3. Tad šīs divas matricas var sareizināt. Nākošais piemērs. Otrai matricai ir 3 rindas. Pirmai matricai ir 3 kolonnas. Šīs divas matricas arī var sareizināt. Nākošais. Otrai matricai 3 rindas, pirmai matricai 3 kolonnas. Var sareizināt. Nākošais piemērs. Otrai matricai ir 4 rindas, pirmai matricai 3 kolonnas. Šīs divas matricas nevar sareizināt. Nākošais piemērs. Otrai matricai 3 rindas, pirmai matricai 3 kolonnas. Šīs divas var sareizināt. Nākošais piemērs. Otrai matricai 3 rindas, pirmai matricai 3 kolonnas. Var sareizināt. Un visbeidzot pēdējais piemērs. Otrai matricai ir 3 rindas, pirmai matricai 4 kolonnas. Šīs divas matricas arī nevar sareizināt. Un tagad, kad mēs esam noskaidrojuši, kādas divas matricas var sareizināt, atbildēsim uz jautājumu, kas ir šo divu matricu reizinājums. Un šeit nāk atkal 3 instrukcijas vai 3 gudrie padomi. Vispirms, divu matricu reizinājums ir jauna matrica. Nākošais, kā noteikt šīs jaunas matricas izmēru. To nosaka pirmās matricas rindu skaits un otrās matricas kolonu skaits. Un treškārt, kā tad atrast divu matriču reizinājumu. Šeit izmanto Excel funkciju memalt. Matricu multiplication. Mmalt. Sākam pētīt uzdevumus. Pirmais uzdevums ar 2 matricām. Kāda būs šo divu matricu reizinājuma rezultāts? Kāds būs rezultāts? Kāda būs tā matrica? 3 reiz 1. 3 reiz 1. Tātad 3 reiz 1. Un vadām iekšā funkciju memalt. Iekau vaļā. Parādām pirmo matricu, semikols, otra matrica, iekava ciet, Ctrl Shift, Enter. Un neaizmirstam noformēt rezultātu. Tātad divu pirmo matricu reizinājums ir šī tabula. Nākošais piemērs.
otrā matrica 2 reiz 2, pirmā matrica 3 reiz 3. Viņas var sareizināt, rezultāts būs 3 reiz 2. 3 reiz 2. Vienāds M malt. Pirmā matrica, semikols. Otra matrica, iekava ciet, Ctrl Shift Enter. Rezultāts ir atrasts. Nākošais piemērs. 3 reiz 3 reiz 3 reiz 3. Loģiski, kā rezultējošā matrica arī būs 3 reiz 3. Atkārtojam to pašu funkciju, iezīmējot pirmo matricu, iezīmējot otro matricu un Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Nākošais piemērs ir izslēgts, jo šīs divas matricas nevar sareizināt. Ejam pie nākošā. 5 rindas reiz 3 kolonas. Tad mums ir jāiezīmē 5 reiz 3. Vienāds M alt, iekava vaļā, pirmā matrica, otra matrica, iekava ciet, Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Un visbeidzot pēdējais gadījums. 3 reiz 5. Rezultāts 3 reiz 5. Vienāds M alt, iekava vaļā, pirmā matrica, otra matrica, iekava ciet, Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Pēdējais gadījums netiek apskatīts, jo šīs divas matricas sareizināt nevar. Tas arī bija viss, ko es gribēju pastāstīt par divu matriču reizinājumu.